Ja es kādam sekot, es domāju, ka es maz 8 miljardiem citiem nesekoju. Visticamāk. Es nevaru sekot visiem vienlaicīgi. Vienīgi izņemot, ja tu esi Instagramā, TikTokā, tu vari sekot 1000 cilvēkiem. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu nezini, tu nespēji visam izsekot līdzi, un tev jābūt dalītu sirdi. Un tas pats tas, ko mēs lūdzam cilvēkiem, kad tu sludini evaņģēliju. Tu jau neprasi viņam vienkārši pateikt, ka ir Dievs. Tas, ko Dievs patiesībā saka, ir pagriez muguru vecajam un sako viņam. Tas ir milzīgs lēmums. Tas ir milzīgs lēmums. Un līdz reizēm mums liekas, kāpēc tu cilvēku neatdod dzīvi uzreiz Jēzum? Tu saproti, ko viņiem prasa? Tu saproti, ko viņiem prasa? Aizliegt visus tos, kā viņi stāvēja. Esmu labs, jo tas un tas. Esmu labs, jo tas. Nē. Tas viss vairs neskaidrās. Es vienkārši stāvu uz Dieva taisnības. Tas ir vienīgais, ko stāv. Tu viņam tev prasi nevis dzīvot līdzīgi pasaulē, lai viņš būtu pasaules pieņems, jo kas ir? Pasauli mīl tos, kas ir no pasaules. Tu taču gribi būt mīlēts. Pats cik daudz cilvēku ir aizgājuši no draudzes ar vārdu mani nemīl, šeit mani nemīl. Kur Bībelē ir apsolījums, ka tevi draudz mīlēs? Ir likts mums mīlēt, bet nekur nav apsolīts, ka tevi mīlēs draudz. Dievs tev mīl. Un mums gribas. Mēs gribam pieprasīt. Un tad, kad tu cilvēkam prasa atdot dzīvi Jēzum, tu viņu pilnīgi izaicini, ka viņš iespējams saprot, ka viņš vairs nebūs kā pasaule.